Vistas cepetis klasiskais. Cepsim cepeškrāsnī. Sākam. Cepamajā traukā kārtojam garšaugus, seleriju kāds. Griežam diezgan rupjos lielos gabalos. Sīpols. Ķiploka daivas uz pusēm. Čili piparu arī rupji. Garšaugiem pieberam sāli. Aplējam ar eļļu. Un samaisam. Vistu liekam iekšā cepam traukā uz garšaugiem. Iebaram sāli vistā. Ieliekam pusi rozmarīna zariņu. Sadurstam citronu ar nāzi vai dakšu. Un arī liekam iekšā vistā. Ierīvējam vistu no ārpuses ar sāli, pipariem un paprikas pulveri. Ar koka iesmiņu aizspraužam vistai ciet vēderu, lai citrons nemūk ārā. Pārkaisam ar pārējo rozmarīnu. Apslacam nedaudz ar olīveļu. Ielejam traukā karstu ūdeni, tik daudz, lai gandrīz nosektu garšaugus. Ar kulinārijas diegu sasienam abas kājas kopā. Liksim mūsu putniņu cepeškrāsnī. Cepsim aptuveni stundu 190 grādu temperatūrā un ik pa laiciņam aplaistīsim vistu ar suliņu, kas būs apakšā. No vistas izņemam citronu. Izspiežam to pannā pie pārējiem garšaugiem, kuri bija zem vistas. Un veidosies ļoti forša citrona mērcīte. Cepamajā traukā esošos garšaugus saspaidam ar dakšiņu, lai iebiezinātu mērcīti, kas ir traukā. Vistiņu pasniedzu ar mērci un svaigu kāpostu salātiem. Labu apetīti!